Esiet sveicināti! Ēterā raidījums Runā Latgale un studijas viesis šovakar ir Preiļu novada domes priekšsēdētājs Aldis Adamovičs. Labvakar! Labvakar! Atgādinām, ka arī jūs varat piedalīties raidījumā, uzdodot viesim savu jautājumu. Bet tā kā viesis vēlas runāt latgaliski, tad turpināsim tā. Tad vēlreiz labs vakars. Labvakar! Tuvojās apkuras sezona, iedzīvotāju saulašu uztrauc tarifi un arī tu, kādus riekinus iesējums, kādus porsteigumus var gaidēt, vai var gaidēt porsteigumus? Jā, es gribētu sākt ar to skaidrojumu, kas pagājušā nedēļa pasarodījās vietējā Latgales avīzē, jo daži no opozīcijas deputātiem uzatraucās par apkuras nodrošināšanu šajā sezonā. Es gribu paskaidrot, ka pagājušajā gadā bija pirmā apkuras sezona, kad mēs iepirkām lētāku siltumu no jaunos privātos koģenerācijas stacijas. Tātad Latvijas tas bija 21 megavats bez PVN, 21 lats par megavatu stundi bez PVN. Jā, poši mēs saražojam centrālā kotlamojā aptuveni pa 25 latiem. Jā, to riekinojot iepriekšējā naudas vienībā. Un, protams, ka arī iepriekšējā zīme bija silta, un tie 18,000, kas ir paredzēti līgumā, netika nopirkti no šo privāto uzņēmēja. Bet gribu nomierināt iedzīvotājus, ka līgumā nav paredzētas nekādas soda sankcijas. Un saimnieks, Preiļu saimnieks, praktiski nosariekinājās ar Preiļu enerģētika par faktiski nopirktu siltuma daudzumu. Vēl jau vairāk pasateicoties šam līgumam, tad pagājušajā gadā tika iesniegts jauns tarifs, un, ja nesamaldos marta mēnesī, vai aprīļa mēnesī šis tarifs ir samazināts par 4%. Tā kā šajā apkuras sezonā būs nedaudz lētāka kā pagājušo. Tad vēlreiz par šo rakstu runājot, gribu arī nomierināt iedzīvotājus, ka šobrīd ir veiktas porrunas ar Preiļu enerģētika. Protams, es saprotu arī jūsu uztraukumu, jo viņiem ir arī bankos simti kredīti un biznesa plāns uz vairākiem gadiem. Bet šo uzņēmumu vadība ir ļoti pretim nokūša un saprotoša, un tad mēs esam vienojušies par kopīgiem tolākiem uzdevumiem, lai abas puses būtu apmierinātas. Tas nozīmē, ka jau šajā apkuras sezonas sākumā mēģināsim pieslēgt arī Preiļu slimnīcu, kā vienu lielu patērētāju, lai arī nevajadzētu arī tur tie malka, kas dod netērību, un tad arī praktiski siltums slimnīcā būs drusciņ lētāks, kā šobrīd. Tas ir viens, un tad arī šajā gadījumā gan Preiļu saimnieks, gan Preiļu enerģētika ir gatavi ieguldīt līdzekļus, kaut gan tie nebūs arī lieli, aptuveni 9–10 tūkstoši eiro, gan tehniskais projekts, gan būvdarbi. Tad otrs, par ko mēs esam vienojušies, ka īspēju robežos Preiļu saimnieks neslēgs savus apkuras kotlus šķeldes, bet līdz galam izmantos Preiļu enerģētikas piedāvāto siltumu, kā jau sacīja, jī mums pārdot lētāk nekā poši varam saražot. Un trešais, šajā gadījumā pat netika pieļauta tāda īspēja, bet ja īspējams nokušajos sezonos kaut kad uzstos, Preiļu enerģētika, tas viens no punktiem bija līguma pagarinošana šobrīd vēl uz 1 gadu. Ja? Bet tas nav nekas traģisks, ka tas praktiski mums šobrīd ir tikai izdevīgi, jo mēs, var sacīt, ka ļoti maz izmantojam Krīvijas gāzi, kas ir dārga šobrīd. Runājot vispār par apkuri Preiļos, gribu sacīt, ka visas kotlamojas ir gatavas, šķelda arī iepirkta tur, kur ar šķeldu kurinoja, un tiklīdz mojas izteiks vēlmi, tad tā arī tiks pieslēgtas apkurē. Septembris vēl plānojās būt silts, un droši vien, ka tas notiks oktobrī, bet Preiļu saimnieks ir gatavs nodrošināt jau apkuri šobrīd. Un es ceru, ka arī pagājušajā gadā ir uz 7 gadiem noslēgts līgums ar Preiļu Sīru, akciju sabiedrību, kas apkurināja vienu no masīviem dzīvojumiem, un es ceru, ka arī šogad tur apkuras sezona uzasauksies kā porējā pilsētā, jo pēdējos gadus mums ir kaut kādas domstarpības radušos parasti, un tas ir pat dažām dīnām vai pat nedēļām paildzināja šo apkuras padevi.
Tā kā uztraukumiem nav pamata, un kā vēlreiz gribu sacīt, ka šogad siltums Preļos būs pa 4% lētāks. Un plus, jā, un vēl prieks tas, ka beidzot arī uzsākti darbi ir pie Līpu 28 mojas, siltinošanas pēc pusotra gada cīņas ar bankom beidzot ir piešķirts kredīts, tad darbi bija, tā kā arī šeit moja, es ceru, ka novembra mēnesi būs nusiltinot un apkuris riekini būs mozoki. Līdzīgi jau sarunas ir turpinošos arī ar moju Rēzeknes īlā 36, kas ir daudz dzīvokļu moja, liela moja, un ceram, ka arī šeit darbi īsasoksīs. Tā kā gribētu rēcinot iedzīvotājus arī nokušgot izmantot šo īspēju. Tad, kaut gan nokušgot mainos noteikumi, tad pieejami būs 30% vairs moju atbalstam siltinošanai, līdz šam bija pieejami 50%. Bet vienalga, tas ir izdevīgi, tas ir svarīgi, un tas ir tāds ieguldījums nākotnē visu mūsu. Rudens arī ir tāds laiks, kad nozaslēdzās būvdarbības ceļiem. Kādā stāvoklī ir ceļi Preļu novadā? Jā, mēs droši vien vēl mēs parunāsim arī par būvdarbu noslēgumu skolās, jā, bet viens no šo lielo Latgales programmas projekta, tad mums bija divas daļas. 3,8 miljonu eiro mēs esam ieguldījuši skolās mūsu 4 bērnu dārzā un 3 skolās, un aptuveni 1,7 miljonu esam ieguldījuši, paredzējuši ceļu īlu remontam. Tad Prīkuļu cīmatā Saunes pagastā mums strodoja konkursa rezultātā Sijā Binders firma, un tur jau ir nosfaltāta vairāk kā puse paredzēto 3 kilometru īlu, un tas ir dažu nedēļu jautājums. Tātad ir nosfaltāta īla arī Pelieču cīmatā, šobrīd jau visas darbi sagatavoti, lai asfaltus varētu uzlikt arī Aizkaļnē. Un tātad paliek 4 īlu pūsmi Preļos pilsētā, kur arī sāk sagatavošanas darbus. Varbūt lielākas problēmas rodos ar ītvi, kas īt uz Lieča cīmatu no Preļiem. Tas ir ītvis turpinājums no Brēvības īles, jo bija napilnības tehniskajā dokumentācijā, un, diemžēl, mēs uz 3-4 nedēļām saistībā ar projekta izmaiņām ir radušies aizkavējumi. Ar to reāli ītvis termiņi ir pagarinoti pabeigšanai līdz novembra vidam, jo tur bija papildus kūdras slānis, kas jānostiprina 200 metru dziļumā, jo ģeoloģisko izpēti, acīm redzot, tika veikta pavierši, izstrādājot tehnisku projektu, un tad tur rados nepieciešamība stiprinot to gruntskortu, un arī līdz ar to darbi izsakavējās. Bet līdz novembra beigām tad visi šī darbi paredzēti ERAF projektu ietvaros tiks pabeigti. Tā kā, protams, arī tos īles, kas jau ir nosfaltētas, ir Daugavpils, Talsu, Rancāna, arī Ītve pat ir izveidota cauri parkam uz lauku atbalsta dienestu, ko cilvēki prasīja vairākus gadus. Tā kā es domāju, principā ļoti daudz ir izdarīts jau. Kā jau sacējāt, ir socijas jaunais mocēbu gads. Kāds tas ir Preļu novadā izasots? Jā, mocēbu gads, gan var sacīt, daudz labu lietu ir noticis, jā, un varbūt mums tādus bažēgus darīja tas, ka remontdarbi ir aizakavējušies arī. Bet, protams, ka būvdarbu gaitā rodos daudz dažādu papildu darbu vai to, kas nebija plānots, jā, kā kurā skolā vai bērnu dārzā. Un arī izejot visam cauri juridiskajam procedūram, mums bija šī papildarba vienkārši jāveic. Gan ugunsdrošības jomā, gan sacīsim, kaut kādu stiprinājumu jomā, un arī papildus, ko direktori gribēja vēl skolam, lai būtu ārtāk, un varbūt arī reizēm estētiskāk. Tā ka šī papildus darbi bija radušies, un protams, arī jāuzēmās daļa vainas celtniekiem, kas vasarā varbūt strodo vairākos objektos un bija grūti dabājami, bet šobrīd celtnieku skaits ir ļoti pieteikuši, lai septembra beigās mēs nodotu visus šos objektus. Tad uz 1. septembri jau bija gatavs bērnu dārzs mūsu,
ja, kas bija viens no lielākajiem objektiem šajā gadījumā. Un paldies gribu sacīt Sijā Preļu celtnieks, kas tur strodo uz papildu darbiem, tātad, jā, un pabeidza darbus laicīgi. Tīšām tur šobrīd bērniem ir prīks, un tātad 17. septembrī arī bērnu dārzā ir tāds koncerts un oficiāla atklāšana pēc remonta darbiem. Porējos, gribu sacīt, ģimnāzijā darbi ir jau tuvējās noslēgumam, varbūt vairāk ir drusceņi pamatskolā, bet arī tur šobrīd ir celtnieku skaits palielinots, un šobrīd jau ora fasāde arī praktiski tiek pabeigta, vēl ir palikuši darbi vecajā ākā, tad radiatoru uzlikšana un nedaudz arī kosmētika, bet veco āka Preļu pirmā pamatskolā tad joplānoja būs droši vien nokušgot, jo tur nebija. Tas bija atstāts kā objekts otrajā kortē. Otro vidusskolā fasādes darbi arī šobrīd aktīvi tuvojās noslēgumā, mīkšdarbi ir pabeigti. Aktu zāle, kas bija pavisam cits projekts un cita būvfirma, tad arī septembra beigās tiks pabeigti. Tā kā visi šī lielie darbi, es gribu sacīt, radīja nērtības, bet jī tiks pabeigti līdz septembra beigām. Priecētis, ka pamatskola un otrā vidusskolā ir bērnu skaits pasalielinājis par 9 un 10, bet arī tas ir labi. Un arī, cik zinu, arī dzimstība ir pieauguši šogad, salīdzinoši pret pagājušo gadu. Cik daudz ir pirmklasnieku? Un otro gadu tad pamatskolā ir 50 un otrā vidusskolā ir pori 20. Jā, tā, tas ir labāks skaitlis nekā pagājušajā gadā. Šogad vēl no izglītības gribētu sacīt, ka vispār uzsāka 1300 bērni mūsu 7 vispār izglītojušos skolās. 340 bērni ir bērnu dārzā un filiālē. Un plus 160 bērni ir uzsākuši mocības, jāsaka, laikam jaunajā skolā. Jo Preļu arodu vidusskola, kas bija pagājušajā gadā Viduslatgalis, tajā nesaprotamajā veidojumā ēsti, šogad ir porgos lielākajā valsts tehnikumā, un šobrīd saucās Reigas turisma un radošu industriju struktūra vienība. Tā kā vadība šobrīd ir Reigā, bet neviens štats nav samazināts, pat vadība sola prakšu vietas, apmaiņas studentu, un protams, ka arī visas stipendijas un bāzi labāk. Šobrīd īt runa arī ar ministrēju, lai varētu arī energoefektivitāti veikt gan arotskolas kūpmītnēs, gan arī mocību korpusā. Es domāju, tie visi pateikami notikumi, un vēl bez šim lielajiem projektiem arī varu sacīt, ka šogad bija pirmais gads, ka pašvaldība varēja izmantot kredīt līdzekļus izglītības īstodēm. Protams, ka šajos visos īstodēs, tur, kur bija veci 20-30 gadus veci sūli aprēkojums mēbeļus, mēs esam īsagodoši, un paldies deputātiem visiem, kuri atbalstiešos, jo bija arī tādi, kas īsastojās pretim. Tas, lai ir iz jūsu sirdsapziņas, bet gribu sacīt, ka arī mūzikas mākslas skolā tika veikti remonti un elektroinstalācija mainīta. Tāpat bērnu jaunīšu sporta skolā, ģērbtuvis, toaletis, sporta zāles remonts. Šobrīd notiek bērnu jaunīšu centra jumta uzlikšana, 2 slēpu jumta, kas tecā vairākus gadus. Tātad Saules pamatskolas jumta atjaunošana. Tāpat Peliečos ir siltumtrase, līdz skolai un pogastu mojai nomainīta. Valsts ģimnāzijā šobrīd vēl noslēgumam tuvojās arī internātu uztabeņu remonts, bet dažos jau ir īsamitinoši skolnieki un dzēvoji, un arī sporta zāle. Īlu vingrotoja laukums ir atklāts uz pilsētas svētkiem Pūtros vidusskolas un daudzas citas lītas. Jā, tad arī Aizkaļnes tautas noms ir izremontēts, kurš 3. oktobrī plānojās ar svinīgu atklāšanu, ar koncertu atsavērtīs. Es domāju, ka ļoti, ļoti daudz ir izdarīts, un paldies visiem cilvēkiem, sākot no plānošanas līdz pat realizēšanai, juristim, grāmatvežiem, visiem, kas ir piesadalījuši. Protams, ka jau secē arī deputātiem, kas ir pieņēmuši lēmumus, lai mēs šogad maksimāli restaurētu, atjaunotu mūsu izglītības īstodes.
Daudz projektu ir realizēti, varbūt ir kādi nākotnes plāni, kas tuvāk nākošā gadā noteikti. Protams, ka ir īplānoti darbi, tad šobrīd novembra beigās ir jābūt gatavam pamatdarbu tehniskajā dokumentācijā Prēļu pilī. Tāpat tiek izstrādāts arī Prēļu parka un dīķu rekonstrukcijas projekts ar porrobežu projekta līdzfinansējumu. Un, protams, ka nākotnē, es domāju, vismaz pēc manām domām, divi galvenie objekti ir Prēļos, tie ir Prēļu slimnīcas darbība un rekonstrukcija un, kā jau sacīja, Prēļu pils un parks. Iespējams, ka mēs arī skatīsimies, kādā veidā var Prēļu muzeju paplašinot vai varbūt pornest uz kādu rekonstruētu āku. Šobrīd mēs vēl gan īsti nezinām par Eiropas finansējumu, bet nākošais gads droši vien būs jau gads, ka varēs sākt apgūt pamazam arī jau šo plānošanas periodu Eiropas fondus. Tā ka skatīsimies un kas ir darams, darīsim. Bet septembris vēl ir tāds skaists, saulains laiks, kā jūs svinēsiet kādus sporta pasaukumus, varbūt vēl pēdējos orā reikosit. Jā, es gribētu sākt ar to, ka mēs arī gribu pastāstīt paldies tiem mūsu studentiem, jauniešiem, kuri spēlēja mūsu futbola komandā, tad pirmā līgā, pirmo gadu, un jāsaka, pēc lielo pilsētu komandām. Šobrīd atcerūdās 7. 8. vietā no 16, tā ka tiešām prieks, ka bez kaut kādiem nopirktiem spēlētojiem spēlējām, tikai ar praktiski saviem audziekņiem. Un lai tā turpinājās, uz sezonā vēl visu oktobri. Tāpat gribētu pasateikties un arī uzslavēt tiešām arī Normundu Ilzānu, mūsu veterānu sūļošanas, kurš Eiropas čempionātā Turcijā augusta beigās ieguva sudraba medaļu 5 kilometru sūļojumā un komandu vērtējumā Latvijai un kļuva par Eiropas čempionu 20 km sūļojumā. Līdzīgi arī šogad ļoti daudzos pusmaratonos par čempioni kļūst Anita Kažamāka, kam mēs arī palīdzam ar startiem, ar naudiņu. Tā ka prieks, ka jai porsto Prēļus un vinnē šos pusmaratonus. Šobrīd nedaudz atpaliek no Jelenas Prokopčukas, bet mēs ceram uz nākotni. Vēl no pasaukumiem plānojas arī olimpisko dīna, lūgums sakot visiem līdzi, par datumiem, par laikiem. Vēl plānojās šogad līdz gada beigam arī golda tenisa atklātais čempionāts Prēļu un arī atklātais volejbola čempionāts, jo brauc arī mūsu pēdējos gadus komandas Gonu, Lēvānim, Rāzeknis, Iekapils, Daugavpils. Un tiešām līmenis ir labs, tā ka aicinājām arī šogad sekot līdzi. Un 27. septembrī rēkojam Miķeļdienas tirgu. Ko varēs pordot, ko nopirkt? Aicinoti visi mojražotoji, amatnīki, zemnīki, visi, kuri kaut ko ir saražojuši, tirgotīs un pīsadalēties, tā ka dalība ir bez maksas, vienkārši jāizpilda veidlapus un var pīsadalēties šajā tirgā. Jā, pasaukumu, kā jūs saka, lielos sezonas noslēguma zaļumbaļa varbūt būs? Jā, es te gribētu pieminēt, ka 27. septembrī tad ir plānota tāds, laikam, pirmais vienreizējs pasaukums, ko organizē biedrībā Esmu Latgalīts, Latgalīs goda balva. Ir izsūtīts visam pašvaldībam nominācijas, pieteikumu veidlapus, tad būs gan koncerts, gan šos nomināciju sveikšanas, tā ka Latgalīs goda balva 27. septembrī Prēļu kultūras namā nosarisinosies. Droši vien, ka mēs tagad tiksimies tikai oktobrī, jā. Tā kā oktobrī arī pirmo svētdienā ir skolotāja dīna, tad es droši vien, ka gribu izmantot ar izdevību un
sveikt skolotājus nokušajos svētkos profesionālajos. Nu, protams, arī atsevainoties par tom nērtībām, kas tika varbūt radītas tagad vasarā un pirmajā šai mocību gada mēnesī. Bet, mēs visi labi zinām un redzam, ka tagad visi strodos jaukos, atjaunotos telpos, gaišos, pateikamos un tā, ka visam novēlu veiksmi jaunajā mocību gadā. Paļdis, un arī skatētos, saka Paļdis, ka Preļu novada dūmes priekšsādātojs runāja latgaliski. Tas ir sveiciens no anonīma, diemžēl, skatētoja. Paļdis, lai jūs viss izadot, paļdis, ka atbraucit, paļdis, ka skatījāties, uz sazaredzēšanos.